Dzied putniņš augsta kokā, bet cilvēks uz zemes nolemj, ka var tāpat. Atdarinot dažādas dabā dzirdamas skaņas, ļaudis sāk radīt mūziku, kas sākotnēji bez teksta, bez dejas vai kāda noteikta rituāla nemaz neeksistē. To, ka kāds varētu klausīties plikā melodijā vien, izdomāja tikai antīkajā Grieķijā. Atzīmējot gadskārtas, darot darbu, veicot īpašus rituālus, ļaudis sāk izdomāt katrai nodarbei atbilstošus muzikālos pavadījumus. Tā kā ne ganga, ne gauja dziesmiņas nestraumēja, tās katrā nostūrī radās gluži citādākas un tika nodotas mutiskā veidā no paaudzes paaudzē. Ļaudis labi iztika bez autortiesību aģentūrām, jo viena noteikta autora šiem skaņdarbiem nebija. Tie visi piederēja konkrētajai tautai un tās tradīcijai. Tautas mūzika, folkmūzika, etnomūzika, pasaules mūzika – visi šie žanri ir sakņojušies senās lokālu tautu tradīcijās, tāpat kā visi mūsdienu mūzikas novirzieni.